katram deputāta kandidātam pirms vēlēšanām ir sava nelielā priekšvēlēšana programma, kas parasti sastāv no 3 punktiem. Arī man tāda ir. Es vēlos jums pastāstīt par šo savu programmu īsumā. Viens no programmas punktiem ir ekoloģija. Ekoloģija ir ļoti nopietns jautājums, jo bieži vien tas var skart ikvienu no mums. Es esmu Bolderājas iedzīvotājs un jau nopietnu laiku es vadu cīņu par to, lai Bolderājas iedzīvotāji iegūtu iespēju dzīvot tīrā vidē un būtu tīrs gaiss. Jo ir savākti vairāk nekā 130 iedzīvotāju parakstu zem vēstules valsts prezidentam, varam ministrijai, Rīgas domei, lai tiktu pieņemti mēri. Es tieku kritizēts, lamāts, saukts par radikāli, par populistu, jo citi cīnījušies, bet nekas nav novests līdz galam. Bet es esmu tas cilvēks, kurš kaut ko uzņemās, un parasti līdz galam tas viss tiek arī novests. Līdz ar to, jo man ir enerģija, man ir kaut kāds zināms virzītājs spēks iekšā. Cieši ne tikai Bolderājas un Daugavgrīvas iedzīvotāji, arī Vecmilgrāvs ir kopā ar mums un daudzi citi mikrorajoni. Iekļūstot domē, es galdā celšu ekoloģiskos jautājumus, jo par viņiem netiek domāts. Parasti, kad notiek kaut kādas pārbaudes vai kontrolas no varas iestāžu puses, tiek atzīts, ka viss ir kārtībā, viss ir normas robežās, bet reālā situācija parāda pilnīgi kaut ko citu. Tāpēc ir jāvada cīņa līdz galam, lai cilvēki būtu iespēja dzīvot tīrā un sakoptā vidē.